Mums ir tautas dziesmas, mums ir ļoti daudz, ar ko lepoties. Mūsu varoņi nav nekādi spēka vīri, jo arī Lāčplēsis, kurš ir it kā ar lieliem muskuļiem un lielām ausīm, bet principā viņš ir naivs. Viņš kaut kur ir ļoti nopietnas ļepuks. Mūsu pasakās varoņi ir ganuzēni, ir sprīdītis, ir mazais ezītis. Tie ir mūsu varoņi, bet viņi ir gudri un pašapzinīgi. Mūsu vēlni pasakās arī ir ļepuki, naivi, viņi nav nekādi briesmoņi. Un tas kaut kādā veidā veido šo mūsu tautas uztveri, īpatnību. Un tāpēc kopsim sevi, kopsim savu pašapziņu, sevī viens otrā. Jo, kas, piemēram, ir Gabrova? Mēs visi zinām, kas ir Gabrova, un mēs cienām Gabrovu. Turists jautā vecam Gabrovietim, cik pilsētā iedzīvotāju, un atbilde ir tāda: nav dēliņ svarīgi cik, bet tie nav vienkārši iedzīvotāji, tie visi ir gabrovieši. Un tādēļ arī es novēlu deputātiem domāt par to, kas īsti ir mūsu tautas un mūsu lepnuma pamatā. Un lielā mērā tās ir šīs īpatnības, un tā ir kultūra. Jo es kaut kur izlaidu domu par to, ko tad par mums domā citur. Par mums domā kā par korumpētu, krīzes visdziļāk skartu valsti, kur īsti nevar nevienam ticēt, kas ir un tā tālāk, jūs ziniet. Un tad brīnums tajā ir mūsu zinātnieku sasniegumi un mūsu kultūras sasniegumi. Un šī kultūra mūs vieno, tas ir mūsu lepnums, un tādēļ nedrīkst, piemēram, kultūrai arī valsts atbalstā nogriezt visvairāk kā citām nozarēm, domājot, ka tie ir traki un dulli, un tie jau tāpat turpinās darboties un izdzīvos tā kā tā, un viss notiks tāpat pats no sevis. Tā nenotiek, jo arī kultūras cilvēks tieši tāpat, viņam ir jāmaksā īri, viņš grib ēst, un lai būtu tas augstā līmenī, nedrīkst sagraut šo kultūras izglītības sistēmu. Jo kultūra, un īpaši kino, kas joprojām nav panācis politisku lēmumu, ar politisku lēmumu kino nav atzīts kā ļoti nozīmīga valsts kultūras nozara, un visu laiku tiek turēta tādā knapas izdzīvošanas režīmā ar brīnumu redz, viņiem tomēr vēl kaut kas notiek. Viņa filmas rāda Berlīnē, viņa filmas rāda Kannās, bet tur jau tad arī to Latvijas brīnumu redz. Un tas ir ļoti augsti jānovērtē, jo tāds pats kino, teātris, viņš rada šo priekšstatu par kopējo mūsu lepnumu un arī par kopējiem grūdieņiem, un tas mūsu tautu vieno. Un latvietis vēsturiski ir pierādījis to, ka var, un ļoti stipri var, gan uz barikādēm, gan 17. gadā, 18. gadā var, tad, ja skaidri apzinās savu mērķi. Tā nav mana doma, ka valsts ir smags kuģis, ko pagriezt var ļoti lēnām, bet cienījamie deputāti kandidāti un cienījamie visi cīnīsimies par to, lai pasažieri justos drošībā un lai pasažieros nebūtu un netiktu sēta nepārtraukta panika, jo tad visi aizies uz vienu bortu un nu zini, kā būs. Es novēlu deputātu kandidātiem veiksmi, izturību, gudrību un tiešām tautai novēlu atrast to labo kuģu komandu un tos labos stūrmaņus un labos kapteiņus. Latvietis var, ja zina, ko grib un ja saprot, cik viņš ir stiprs, gudrs un skaists. Paldies! Paldies, Ievai!